Biedrība Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Zarasu un Anikšķēju pašvaldību administrācijām, Vitebskas rajona izpildu komitejas fiziskās audzināšanas, sporta un turisma departamentu 2013. gada septembrī uzsāka Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta Health is Wealth, jeb veselība ir bagātība ieviešana. Projekta ietvaros plānots organizēt 13 starptautiskus turnīrus Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuros piedalīsies vīriešu, sieviešu un jauniešu komandas. Turnīri notiks 4 sporta veidos – basketbolā, volejbolā, futbolā un džudo. No 22. līdz 24. novembrim projekta ietvaros Daugavpilī un Daugavpils novadā notika pirmais no starptautiskā projekta turnīriem. Basketbola turnīrs, kurā par uzvaru cīnījās basketbola komandas no Daugavpils, Krāslavas, Špoģiem, Jēkabpils, Rugājiem, Zarasiem, Anikšķēju un Vitebskas. Bronzas godāgas izcīnīja lietuviešu jaunieši no Anikšķēja. 2. vietā ierindojās apvienotā Daugavpils Krāslavas komanda. Savukārt par turnīru uzvarētājiem kļuva Jēkabpils sporta skolas basketbolisti. Es domāju, ka pats nosaukums jau ir pa veselību šim projektam, un es domāju, ka mēs redzam tiešām arī mūsu Baltkrievu kaimiņu to līmeni basketbola arī lietuviešu, un Latgales, arī Jēkabpils priecē, Un es domāju, ka šīs komandas jaunieši savā starpā sadraudzējas un arī, kā jau teicu, redz šo līmeni. Un, tas būs ne tikai basketbolā, bet arī vairākos citos sporta veidos. Pavisam 14 turnīri notiek, un es domāju, ka ļoti pozitīvi tas ir. Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bazovičs uzsvēra, ka šajā turnīrā nav zaudētāju, jo jaunieši iegūst pieredzi, jaunus draugus un spilgtus iespaidus. Kā arī pastāstīja, kāds bija projekta tapšanas process. Tie ir 4 gadi intensīva un pamatīga darba līdz šim mirklim, kad mēs šo turnīru atvērām. Un tā patiesība, ka faktiski jau bija noticis fakts, ka tika noņemts finansējums mums nesaprotam absolūtu iemeslu dēļ. Un novirzīt citiem projektiem. Bet, kā teicu, ka katra situācija ir jāspēlē līdz galam, nekad nedrīkst padoties, un mums visiem kopējiem spēkiem izdevās šo projektu izcīnīt atpakaļ un uzlikt uz līniju. Un es domāju, ka tas virziens projektam, palīdzība un organizācija bērnu jauniešu sporta skolām šajos sporta notikumos ir ļoti labas investīcijas nākotnē. Tās ir investīcijas mūsu bērnos jauniešos. Īstenojot visus 13 turnīrus, tiks sasniegts projekta mērķis – veicināt kaimiņu valstu sadarbību, kā arī popularizētas sporta aktivitātes.